Pirmais solis, ja ir parāds. Tiesa? Nē. Un arī ne brīdinājuma rakstīšana parādniekam. Pirmais solis, ja kāds ir parādā, nav svarīgi, vai tā ir fiziska vai juridiska persona, ir pārliecināties maksātnespējas reģistrā, vai šai personai ir uzsākts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, jo tad darbojas pavisam citi parādu piedziņas noteikumi. Maksātnespējas reģistrs ir pieejams uzņēmuma reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. Tālāk skatīt sadaļu maksātnespējas reģistrs. Piespiežam augšā meklēt, ievedām datus par parādnieku, tad piespiežam apakšā meklēt. Ja parādniekam ir uzsākts maksātnespējas process, tad parādīsies ieraksts par šādu procesu. Tālāk nospiežam izziņa, tad atvers visa informācija par šo procesu. Galvenais, kas ir jāskatās, kreditora pieteikšanās termiņš. Šajā termiņā ir jāiesniedz administratoram kreditora prasījums. Ja ir pasludināts parādnieku maksātnespējas process, tad nav nozīmes vērsties tiesā par parādu piedziņu, savukārt tiesa jau uzsāktu parādu piedziņas lietu izbeigs vai apturēs. Pastāv nianses, kuras šajā video neizstāstīšu, tādēļ, ja parāds vēl nav atgūts un maksātnespējas reģistrā ir ieraksts par parādnieka maksātnespējas procesu vai tiesiskās aizsardzības procesu, sazinieties. Informēšu, kā tālāk rīkoties.